tajās žāvēšanas temperatūrās, bet tā 45, 50, 55 grādi, tajos augos notiek citi procesi, ja, tur notiek cukuru un cietas un dažādu vielu sadalīšanās, pārdalīšanās un neiedziļināsimies ķīmijā, bet augs iegūst daudz vērtīgākas īpašības. Viņš ir vieglāk uzņemams organismam. Un, ja mēs gribam taupīt resursus, tad šo fermentēšanu mēs, protams, nedarīsim kurinot elektrību, gāzi, visu, kas šobrīd diezgan sit pa maciņu, bet mēs varam izmantot saules enerģiju, mēs varam izmantot pirti, kam ir, jā, un tas ir varbūt viens no jaukākajiem. Un vasarā, vasaras beigās, kad vēl ir siltās dienas, visjaukākā fermentēšana ir visprimitīvākā veidā. Tā var būt stikla burka, kurā ir salikt šīs tēju zālītes, vāks ciet un atstāja to mašīnu saulē un burka saulēnākajā vietā uz sēdekļa. Nu, šobrīd rudens, tas vairs tik labi neizdosies, bet var gadīties, ka kurina plīti ar malku, var gadīties, ka kurina pirti, kad aizbrauc ciemos pie kāda pirtnieka ar visām burkām, visām zālītēm un vēl viņam nolas lekciju. Redz, mēs daram tā. Var arī eksperimentu uztaisīt, ko šobrīd var fermentēt. Tā kā šis rudens ir pavisam prātā sajūtas, viņš nav dzeltens. Varbūt kaut kur ir, bet nu vismaz šeit ne. Te mazliet kaut kas varbūt ir. Bet šajā rudenī mēs varam salasīt skaistas ābeļu lapas, pavisam zaļas. Mēs varam salasīt brīnišķīgas ķiršu lapas, gan skābiem ķiršiem, gan saldiem ķiršiem. Mēs varam salasīt dārzavens un varam, ja nav dārzaveņa, ejam uzmeklēt, kur ir mežavens. Bieži vien rudens izspēlē joku, ka šīm avenēm, kuras pat nav rudens avens, viņām izdzen atvasītes, sāk ziedēt, dažam pat ogas aizmetās, un to visu mēs griežam kopā. Mēs varam paņemt arī kādu vīgriezi, bet sagriezt noteikti vajag, jo vajag šīs lapas saplēst nedaudz, sadalīt, lai sāk jau šīs sula atdalīties. Un mēs viņus liekam burkā, vai mēs liekam tādā kārtīgā biezā malta traukā, vai liekam čuguna pīlē, kas nu kuram ir pa rokai. Un noslogojam kārtīgi šo trauku, un mēs viņu neliekam pilnīgi pilnu, paliek kaut kāda vai ceturtdaļa vai trešdaļa brīva, un nesam šo trauku tur, kur nu ir tā pirts vai cepeškrāsne, un gudrojam, vai tur ir tie 45 līdz 55 grādi, jo ja būs vairāk, tad pirmkārt gar maliņām sāks degt, un paliks melns, brūns, nu, un tam būs tāda gruzduma un deguma garša. Un pat, ja tiešām tāds, varētu teikt, čēpēji noticis, tad atverot vāku šo te noteikti vajag noņemt, jo tas to gruzdumu, sviluma garšu sabojās visu to fermentējumu. Galvenā pazīme, kad viņš sāk smaržot pēc tādas kā rudzu maizītes, pēc vasaras, pēc jāņiem, pēc kaut kas pēc augļiem, plūmēm, āboliem, un tur būs tas īstais. Vajadzīgi vairāk eksperimenti. Es pat to daru gadiem, un lai es uzķertu to īsto, es salīdzinu arī iepriekšējo gadu vākumus, nevienmēr man izdodas dabūt to skaisto brūni zaļgano toni tām lapiņām, un nevienmēr izdodas dabūt to aromātu. Es mūžam atcerēšos pirmo stāstu, tas bija Karēlijā, tas bija Zborskā, blakus klosterim, bija tāda ļoti jauka kafejnīca Lido stilā. Un saimnieks stāstīja par šo fermentēšanu. Un viņiem arī bija šī tēja. Viņi stāstīja par savu senču tradīciju no sirds. Un tad, lūk, šī koporjas tēja vai šī fermentētā ugunspuķas tēja tolaik, kurai lika vai no ābeļu lapas vai ķiršu lapas, kur tad bija atkal cita šķirne, protams, tējai nosaukums. Viņa to mānīja tos, kur bija pieraduši pie zaļās melnās tējas, kas nāk no Āzijas. Lūk tā.